Sveiki, sveiki! Pirmsvētku noskaņā. Man ir tāds jautājums, cik bieži tev dzīvē gadās tā, ka tu it kā dari ļoti daudz lietu, tu paspēji izdarīt ļoti daudz lietu, bet tas viss nav par tevi. Tas viss ir par kādiem citiem. Tevi, norauj no strīpas dažādi priekšlikumi, dažādi telefona zvani. Atnāc man līdzi, vai aizejam ciemos, aizejam uz to ballīti, kur visi taču būs, kā tu neiesi. Bet jautājums ir tāds, cik pēc visiem šiem lūgumiem, vai arī, kad tevi atrauj no tā, ko tu dari, cik tev paliek laika un enerģijas? Vai tev pietiek laika un enerģijas pašam sev? Un jautājums ir arī par prioritātēm. Vai tu kādreiz esi padomājis par savu prioritāti? Kas ir mana prioritāte manā dzīvē? Mana visaugstākā prioritāte. Un, jā, daudziem nav. Jo mēs skrienam, it kā plūstam laikam līdz, laika upei. Kā nu sanāks? Un tā nedēļa paiet, un tā tie mēneši paiet, un gadi paiet. Un mēs arī ar paziņām un draugiem, kur palika iepriekšējais gads? Es nezinu, kur palika iepriekšējais gads. Jo viņš ir palaists pašplūsmā. Nav manas prioritātes, nav mani plāni, un nav konkrētu mērķu. Un kā būtu, ja mēs tomēr viņus izvēlētos? Kā būtu, ka vienkārši padomātu, kas būtu mana prioritāte šobrīd manā dzīvē? Kas ir vissvarīgākais? Un kas ir tas, kam es nekādā gadījumā neļaušu no kā es neļaušu nevienam sevi noraut, no kuras mērķtiecīgās darbības? Kas ir tā mana prioritāte? Mana personīgā, nevis manu radinieku, nevis manu vecāku, bērnu, draugu. Tās ir viņu prioritātes. Un, protams, tas nenozīmē, ka tu pēkšņi kļūsi bezatbildīgs cilvēks, bet tieši otrādi, tajā brīdī, kad tev parādīsies tavu prioritāti, tu arī daudz kvalitatīvāk varēsi dot citiem cilvēkiem. Jauku dienu!